sniegt atlaidi saviem iedzīvotājiem, taču konkrētajā gadījumā saskatāmas diskriminācijas pazīmes. Ir otrs aspekts, kas ir jāņem vērā. Proti arī no paša Rīgas domas amatpersonu puses ir izskanējusi informācija, ka faktiskās izmaksas ir 70 centīmi par braucienu. Savukārt tad tiek plānots, ka tiem, kas nav deklarēti Rīgā, viņiem būs nākamo gadu jāmaksā 84 centīmi. Savukārt tad rīdziniekiem būs jāmaksā mazāk. Tas, ka rīdziniekiem jāmaksā mazāk, kā es jau minēju, tur pārkāpumu nav. Tad tas, kur mēs saskatām to tiesiskās vienlīdzības pārkāpumu, ir tajā, kāpēc tiem, kas ir nedeklarēti Rīgā, kāpēc tiem ir jāmaksā vairāk nekā ir pašizmaksa. Lūk, šeit gan ir saskatāms tiesiskās vienlīdzības pārkāpums. Tikmēr Rīgas satiksmes vērienīgā autobusu iepirkuma konkursa rezultāti apstrīdēti iepirkuma uzraudzības birojā. Viena no konkursā zaudējušajām kompānijām Sijā Dominiks apšauba uzvarējušās firmas autobusu atbilstību Eiropas Savienības vides prasībām. Izraudzīto autobusu dzinēji ir novecojuši un no 2014. gada vairs neatbildīs stingrākajām Eiropas Savienības prasībām par CO2 izmešiem, tāpēc vairs nebūs lietojami, tā teikt Sijā Dominiks izplatītajā paziņojumā par konkursā uzvarējušiem uzņēmumu Solaris firmas autobusiem. Rīgas satiksmes pārstāvis Viktors Zaķis pārmetums noraida. Izraudzītos autobusus līdz gada beigām vēl būšot iespējams certificēt pēc pašreizējām zemākajām Eiropas Savienības prasībām, un ja transporta līdzeklis reiz ir certificēts, tas drīkst kursēt arī turpmākajos gados. Konkursa rezultāts apstrīdējis vēl viens dalībnieks Nīderlandes ražotājs, taču sūdzību izskatīšanas termiņš vēl nav noteikts. Iepirkuma līguma summa nav maza - 75 miljoni eiro, par kuriem jāpiegādā vismaz 175 jauni autobusi. Nezinot, vai arī nākamgad nopērkot nekustamo īpašumu būs iespēja iegūt uzturēšanās atļauju Latvijā un attiecīgi arī Eiropas Savienībā, ārzemnieki steidzot aktīvāk izmantot šo iespēju, to apliecinot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati. Tikmēr politiķu un ekonomistu diskusijas par gaidāmajām izmaiņām turpinās. Sarunu gaita liecina, ka Nacionālā apvienība ar vēlmu kārtību atcelt ir mazākumā, savukārt ekonomikas ministrijā uzsver ieguvums Latvijas ekonomikai esot būtisks. 3 gadu laikā kopš sistēma darbojas tieši ieguvums valsts budžetam bijis 44 miljonu latu. Bet netiešie ieguvumi līdz ar citiem atļauju saņēmēju tēriņiem 144 miljoni. Valdībā pārstāvētās Nacionālās apvienības nostāja, ka atļauju piešķiršana būtu jāpārtrauc, tas nemaina. Tās pārstāvis vairāk uztrauc sociālās sekas, ko varot radīt Krievijas un Ķīnas iedzīvotāju pieplūdums. Un uzturēšanās atļaujas būs temats arī šovakar raidījumā Sastrēguma stunda tūlīt pēc panorāmas. Saeimas komisija sākus izskatīt apjomīgus grozījumus darba likumā. Noteikts, ka līdz 1. novembrim var iesniegt priekšlikumus. Brīvo arotbiedrību savienība iesniegus gandrīz 16 000 parakstu pret virsstundu piemaksas samazināšanu. Jau ziņots, ka darba devēja konfederācija ieteikusi piemaksu par virsstundu darbu samazināt no 100% uz nemazāk kā 50%, kas reāli samazina darbinieku darba samaksu. Eiro ieviešanas projektu vadītāja Dace Kalsona novērtējusi iedzīvotāju izpratni par pārēju no latiem uz eiro. Cilvēki paļaujas uz uzņēmējiem, uz to, ka daudz kas pārējas laikā notiks automātiski, ka bankās konta atlikumi tiks konvertēti eiro. Bet būtiski ir zināt divas lietas - maiņas kursu un to, ka latus pret eiro Latvijas bankā varēs apmainīt neierobežot ilgi. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas detalizēti pārbaudīs Latvijas Olimpiskās komitejas amatpersonu rīcību olimpiešu tērpu iepirkumā. Līdzīgi pārbaudu veiks arī iepirkuma uzraudzības birojas. Iespējams, ka iepirkuma tehniskā specifikācija tika izstrādāta pamatojoties uz konkursu uzvarētāju katalogu piedāvājumu, tā nodrošinot negodīgu uzvaru konkursā. Bijušajai kultūras ministrei Žanetei Jaunzemei Grendei par amatu pamešanu pienāks kompensācija 1 mēneša algas apmērā. Pēc likuma kompensācija pienāks arī ministrs padomniekiem. Vienīgi ministrs biroja darbiniekiem nekas nepienāks, jo viņu darba turpinās. Vietām Jūrmalā un Rīgā stipru lietu nomainīja krusa, kas pārgājas baltā ķēpā, ko meteorologi par sniegu vēl neuzskata. Šodien sniegu sola Vidzemē, tad tā varētu kļūt par agrāko sniegšanu zināmajā vēsturē. Autoceļu uzturētāji apgalvo, ka ir gatavi jebkuriem nokrišņiem un aicina autovadītājus ieturēt braukšanas stilu un nepārsniegt ātrumu. Turpinām